Okay, yes. I will be your translator today. Okay, thank you very much. So, good morning, everyone. My name is Päivi Heino. I work in Lallemand Plant Care, and I'm based here in Finland. And, Jā, tā kā es jau minēju, mums šodien ciemos ir Heino Päivi no Somijas, kas pārstāv kompāniju Lallemand Plant Care. Yes, and today our topic is our broad spectrum biofungicide Lalstop G46WG. Jā, tā kā mums šodien galvenā tēma, mēs lielākoties runāsim par mikrobioloģisku preparātu, kas saucās Lalstop G46. I will first say something about our company, Lallemand Plant Care. It's a Canadian company, and we are specialized in developing, producing, and marketing microbiological products to improve plant health and crop yields. Tātad kompānija, mazliet par pašu kompāniju, tātad Lallemand Plant Care oriģināli nāk no Kanādas, un viņi fokusējās tieši uz mikrobioloģisko produktu gan izstrādi, gan tātad ražošanu, gan arī šiem te pētījumiem. Un darbības vietas, kā jūs redzat, ir ne tikai Kanāda, bet arī Vācija, Brazīlija, arī tepat mūsu kaimiņu valstī Igaunijā, un arī mēs no turienes arī no šīs te ražotnes, no šīs te fabrikas arī saņemam produktu šeit Latvijā, tādēļ tā piegāde notiek ļoti ātri. Okay, and there are in total 800 employees in Lallemand Plant Care in 20 different countries, and about 15% of employees are dedicated to technical development. So it's very important for us to develop and produce high quality products. And we produce the products in our own factories, and here are a few examples of the factories in different countries around the world. And for us, the most important plant is located in Estonia. Jā, tātad tas, ko jau mēs runājam par to, par fabrikām, kurā vietā tas atrodas, jā, un kad ļoti daudz tiek ieguldīts tieši zināšanās, mikrobioloģisko produktu izstrādē, ražošanā, tirzniecībā, jā, un kopumā strādā 800 darbinieki, vairāk kā 20 dažādās valstīs, un 15% no visiem darbiniekiem ir tieši nodarbināti tehniskajā attīstībā. Un te mēs varam redzēt dažādus speciālistus, kas ir gan mikrobiologi, nematologi, entomologi, bioinformātiķi, inženieri, agronomi, tad fitopatologi, bioķīmiķi, tad ļoti plašs spektrs. Tas ir viņu tā specifika, ka viņi fokusējās pētot un investējot tieši zināšanās. Okay, and then our product Lalstop G46WG has a proven efficacy on wide range of plant diseases. It can be used in greenhouses, tunnels, and in open field, and it controls many common root diseases, including Pythium, Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, and it controls also foliar pathogens, for example, botrytis, grey mold, on many different crops, including nursery seedlings, and Didymella that is infecting cucumber crops. Tātad mazliet par pašu, kas tad tas Lalstops G46 ir. Tātad tas ir preparāts mikrobioloģisks, kas satur sēni un sēnu sporas, ja, un tā lietošana ir gan siltumnīcās, gan tuneļos, gan atklātā laukā, un ir tādas, varētu teikt, divas mērķu grupas. Viens ir sakņu dažādas un stublāju slimības, kas ir Pythiums, Fusariums, Phytophthora, Rhizoctonia, un savukārt lapotnes slimībām, kas ir pelēkā puve un kas ir Didymella
Un kas tad ir didamela, varbūt mazāk pazīstams, varbūt jūsu sfērai tas tā kā mazāk nozīmīgi, bet tās ir ļoti daudz iedegas, plankumainības ir šis tad didamela ierosinātājs. Jā. And the product is based on fungus that is very carefully selected, and actually it's isolated from Finland in field soil. The fungus is Clonostochus rosea, strain J1446, and the product includes the spores and mycelium of this fungus in very high concentration. The product is a vegetable granule, easy to use formulation, and there are 2 packaging sizes at the moment available in Latvia, 100 gram and 1 kilogram package. Tātad aktīvā viela ir Clonostochus rosea sēnes celms, J1446, kas ir ļoti koncentrēts, ļoti daudz sporu tur ir iekšā. Ja? Tas ir pati formulācija ir mitrināmas granulas, un fasējums, kāds patreiz ir tas ir reģistrēts augaisardzības līdzeklis, un reģistrēti fasējumi patreiz ir 100 grami un 1 kilograms fasējums. This product can be used in biological control, but it can be also adapted in integrated control programs. The product is very well studied, and it's registered as a low-risk pesticide, which means that it's safe to users and very safe to environment as well. Produkts ir atļauts lietot arī bioloģiski certificētās saimniecībās, bet plaši tiek lietots arī integrētajās kontrolas programmās. Tas ir drošs, gan ir apstiprināts kā zema riska preparāts, drošs tātad gan cilvēkam, gan videi. And the product contains a living microbe, and for that reason it's stored in a fridge in cool temperature, and in unopened package it maintains the viability for 18 months. And once the package is opened, you can reclose it and use it within 1 month. Tātad, tas, kas ir ļoti būtiski mikrobioloģiskiem produktiem, lai viņi saglabātu savu efektivitāti, ir, kā viņi jāuzglabā. Tad neatvērts iepakojums 18 mēnešus var tikt uzglabāts +4 grādos Celzija, kas ir leduskapis, nevis saldētava, bet leduskapis. Savukārt, ja iepakojums ir atvērts, tad mēneša laikā būtu ieteicams izlietot, un arī uzglabājam mēs +4 grādos. And here are the registered uses in Latvia, especially for nurseries, forest nurseries. The product is approved for conifers and broad-leaved tree seedlings. It can be used in open field, tunnels, and in greenhouses, and it can be used for control of soil pathogens, Fusarium pythium, Phytophthora, and Rhizoctonia. It can be mixed in substrate using 20 to 50 grams per 1 cubic meter of substrate, or it can be applied at sowing or to seedlings through irrigation of the substrate using 50 to 100 gram of product per 100 square meters. And for the control of grey mold, botrytis, the product is used by foliar spraying using 250 to 500 grams per hectare. Lietojums preparātam ir ļoti plašs, bet mēs šoreiz parunāsim par to lietojumu sadaļu, kas ir reģistrēta tieši koku stādu un lapotnes slimību un sakņu slimību ierobežošanai. Tātad tīri no reģistra, kāds mums ir šim te augaisardzības līdzeklim. Tātad varam mēs lietot gan sakņu slimībām, gan pret pelēko puvi.
gan atklātā laukā, tuneļos un siltumnīcās. Ja tās ir sakņu slimības, tad tā iedarbība ir fuzārium, pītium, rizektonija un fitoftora, un ir 2 lietošanas veidi. Vai nu mēs samaisam ar substrātu, devā 20 līdz 50 grami uz kubikmetru substrāta, vai arī mēs pievienojam pie laistāmā ūdens tūlīt pēc sēšanas, kas ir vieni 50 līdz 100 grami uz 100 kvadrātmetriem. Nu, un tā lielākā deva attieksies tad, ja ir paaugstināts risks attiecībā uz šiem te patogēniem, tad palielināts spiediens. Un savukārt pret pelēko puvi mēs veiksim smidzinājumu, un tas būs 250 līdz 500 grami uz hektāru. Tieši tāpatās arī tā amplitūda ir tik liela, vai tas ir vairāk profilaktisks jautājums, vai tomēr ir bažas par to, ka slimībai ir visi apstākļi, lai viņa varētu attīstīties. Yes. Yep. And this product has been tested on forest nursery plants, and here are the benefits of the product, especially on forest nursery plant production. One benefit is that it controls a wide range of most common pathogens infecting the tree seedlings, and which causes damping off and root pathogens. And because the product has a wide range of efficacy, it's especially good in situations of mixed infection, when there are many pathogens infecting the seedlings at the same time. And because it contains a living microbe that survives in roots and foliage up to 3 to 6 weeks, it also provides a long-lasting protection against pathogens. Par tātad preparāts ir reģistrēts ļoti daudz dažādās stādaudzētavās, un kādi tad ir tie galvenie secinājumi, kur tad būtu tas tāds ieguvums attiecībā, ja mēs runājam pret citiem preparātiem, tad tas, kad ļoti plašs ir šīs te patogēnu klāsts, ko mēs jau minējām, gan sakņu, gan veģetatīvo daļu patogēnu kontrolei, praktiski tādu citu preparātu nav, un spēcīgākais, es teiktu, no pieredzes ir tieši pītījums, uz ko strādā Laustops. Nu, tas, kad ir efektīva aizsardzība un mērķis ierobežot dažādus patogēnus, ja? Tas, ka mēs ar vienu apstrādi varam veikt dažādu patogēnu ierobežošanu. Ļoti ilgstoša darbība, kas nav raksturīga citiem preparātiem. Tā kā tas ir mikrobioloģisks preparāts, dzīves organisms, ja? Tad tā aizsardzība ilgst no 3 līdz 6 nedēļām. Atkarībā, ja tās ir, piemēram, lapotnes aizsardzībai, tad mēs varam rēķināt tās 3 nedēļas. Ja tas ir sakņu aizsardzībai, ja, pret šīm te sakņu un stublāju slimībām, tad tās ir 4 līdz 6 nedēļas. And because of the biological mode of action, the product does not cause any risk for development of resistant pathogen strains, which is very important, for example, in botrytis control, because botrytis develops quite easily strong strains that are not so easily controlled with chemicals, and the product is compatible in IPM programs, which is a great benefit. It can be combined with different chemical products to have a more wide efficacy range, and the product is safe to workers and environment. And also one benefit is that we know how the product works and what kind of efficacy it has been given in our testing with commercial nurseries. We have done the testing with nurseries in Latvia, in Finland and in Sweden. Ir ļoti pierasts varbūt strādāt ar sistēmiskajiem produktiem, bet viņiem ir viena ļoti vāja vieta, tā ir rezistence, kad preparāts gadu no gada strādā ar vien sliktāk. Un tas, kas šiem te mikrobioloģiskajiem preparātiem savukārt ir stiprā puse, no viņiem neveidojas, nav šī te rezistences riska.
Tad nākamais punkts ir par savietojamību. Mēs varam ne tikai bioloģiskajām, bet mēs varam arī integrētajās programmās lietot, tātad gan lietot kopā ar ķīmiskajiem auga aizsardzības līdzekļiem šo preparātu, gan arī lietot pamīšus, ja, lai sasniegtu maksimālo efektu. Tas ir drošs videi un arī pašiem darbiniekiem, jo tas ir zema riska produkts, tas ir mikrobioloģisks. Un tas, kas vēl ir ļoti svarīgi, ļoti mazi ir pētījumi par ķīmiskajiem līdzekļiem, kā tas tieši strādā šienī brīdī mūsu valstī un mūsu kaimiņu valstīs. Tad attiecībā par laustopu mēs arī šodien redzēsim ļoti daudz pētījumu tieši stādaudzētavās gan Latvijā, gan Somijā, gan Zviedrijā. Okay, and let's see how the microbe actually controls diseases and which kind of mode of action it has. So first of all, when the product is applied in substrate, it starts to colonize the root surface, like here in this picture. And when it's sprayed on the tree seedlings, it also colonizes the needles. And by colonizing the roots and needles and other foliar parts, this microbe takes the living space so that the pathogens are not able to attack the plant. Tātad mēs šeit parunāsim par galvenajiem. Tātad efektivitāte balstās uz tādiem 3 pamatvaļiem, varētu teikt, šim preparātam. Un pirmā ir kolonizācija. Un tātad efektīvi kolonizē gan saknes, gan arī veģetatīvās daļas. Ja? Šeit mēs redzam, kā tiek tātad sakne ir kreisajā pusītē, labajā pusītē savukārt ir priedes dzinumiņš. Ja? Un kas tad īstenībā, tā kolonizācija īstenībā nozīmē? Tas ir, kad mikroorganisms apmetās uz dzīvi, ja? Tur iedzīvojās, vairojās un stabili izveido savu tādu stabilu populāciju. Ja? Un tad ir tā konkurence. Ja? Otra tā lieta, kad viņi fiziski gan pārņem šo te vietu, kur neļaujot patogēniem attīstīties, aizņemot dzīves telpu un arī patērējot barības vielas. Tas ir tas pirmais punkts. Jā. Yes, and these pictures are taken with the microscope. In real life, the product does not leave any stains or visible stains on the, for example, on tree seedlings. You can't see the microbe with your own eyes. You need a microscope to see it. Jā, šie divi attēli mums parāda, kā mikroskopā izskatās, kad ir šī kolonizācija ar sēņu sporām, kā viņas jau ir iedzīvojušās un kā izskatās, ko ar aci nevar redzēt. Yes, and the control effect is also based on the fact that Clonostoccus microbe can act as a parasite. It can actually attack the pathogenic fungi and destroy the cell walls of pathogens. For example, in this picture, this green mycelium is Clonostoccus, and it's coiling around Rhizoctonia mycelium and starts to destroy the pathogen. Jā, tā kā nākamā tas iedarbības mehānisms, kas ir hiperparazītisms. Kas tad tas tāds ir? Te mēs redzam tādu bildīti, kur ir tātad šis brūnajā krāsā ir Rhizoctonijas sēnes micēlijs, un zaļajā krāsā savukārt ir šajā preparātā Laustop G46 esošās sēnes Clonostachys rosea. Tātad šīs te sēne apvijās ap šo te patogēnu un ražo speciālus enzīmus, kas savukārt patogēnu šūnas sašķeļ. And because of this very specific mode of action, it's able to control different kind of pathogens, and because of many mode of action, it also has a very low risk for resistant development,
and for that reason, it's a great tool in integrating to be integrated in control programs and reduce the resistance risk, for example, in botrytis control. Jā, tātad pateicoties šim te daudzveidīgajam un specifiskajam iedarbības mehānismam, tad arī ir iespējams kontrolēt tik dažādus šos te patogēnus. Un tātad arī tas ir zema riska ar ļoti tātad iedarbību uz dažādiem patogēniem, ar zemu risku cilvēkam un augstu risku patogēnam, un vēl šis te rezistences menedžments, ja, tātad ar zemu rezistences risku, kas ir ļoti svarīgi īstenībā pelēkai puvei, kur arī ir šie te sistēmas preparāti prevalē. And here are some information in which kind of environmental conditions the product works best. So the optimum temperature for efficacy is from 15 to 25 degrees of Celsius, but it controls pathogens also in lower and higher temperature. The range is from 0.5 degrees to 34 degrees. And when the product is exposed to very low temperatures, it remains active. It becomes inactive, but the control efficiency is restored when the temperature becomes suitable for the microbe again. And it's very important to remember that because it's a living microbe, the temperatures higher than 42 degrees start to gradually destroy the microbe. So it's very important to mix the product with cold water, not with warm water. Tad mēs redzējām dažādus iedarbības mehānismus, bet, lai tas preparāts strādātu perfekti, mums ir jāņem daži no apstākļiem vērā. Tātad pirmkārtām optimālā darbības temperatūra ir diapazonā no 15 līdz 25 grādiem, bet arī lieliski strādā arī plašākā, tā bija augstākā efektivitāte, bet arī preparāts pēc savas būtības strādā arī diapazonā no plus 0,5 līdz plus 34 grādi. Tas, kas mums ir jāņem vērā, ja temperatūra ir ārpus šīs te amplitūdas, tad vai nu ļoti zema vai ļoti augsta, tad preparāts, tā kā varētu teikt, apstājās darboties, bet līdz ko temperatūra atgriežās šajā amplitūdā, tas turpina savu darbību. Un te nu ir ļoti svarīga lieta savukārt, ja temperatūra ir virs 42 grādiem, tad mikroorganismi iet bojā. Un tas mums ir ļoti svarīgi zināt, kādu ūdeni mēs izmantojam. Tādēļ mēs neizmantojam siltu, karstu vai kaut kādu tādu ūdeni, bet mēs izmantojam augstu ūdeni. And the product works also in a wide pH range. The optimum is from 5 to 7.5, but we know that it remains active and it controls diseases also at lower and higher pH levels, from 3 to 8.2. In practice, it's also very important to remember that it's not possible to mix the product with the concentrated stock fertilizer solutions, but it's perfectly okay to mix the product with diluted nutrient solutions. Nākamais, kas attiecās par pH līmeni, tad optimālais diapazons ir gana plašs no pH 5 līdz 7,5, bet darbības kopējā tā robeža, kad arī preparāts darbosies, ir no 3 līdz 8,2. Tā kā tur tie ierobežojumi salīdzināši mazi. Bet un var arī veidot maisījumus, tvertnes maisījumus kopā ar jau atšķaidītiem mēslojumiem. Ja? Nevis koncentrēts mēslojums, bet jau atšķaidītā veidā var to darīt. Un vēl gribu pieminēt, ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet čatiņā, un mums Zanda palīdzēs šo te jautājumu uzdot lektorei.
And the product can be used in different kind of growing mediums. For example, in rock wool, peat-based mixtures. And recently we have tested that the product works well also in mixtures, including wood fiber, and it can be used even in field soil. And this Clonostachys microbe colonizes the roots for a time of 4 to 6 weeks, so it gives a very long-lasting effect. And in foliage, the microbe remains active for 3 weeks. Preparāts lieliski strādā dažādos substrātos. Var lietot gan akmens vatē, gan kūdras maisījumos, gan arī lauka augsnē. Un tās darbības ilgums ir attiecībā par saknes, cik ilgi tiek kolonizētas, un preparāts darbojas šīs 4-6 nedēļas, un savukārt, tad, kad tiek veģetatīvās daļas apstrādātas, ja mēs atceramies, piemēram, pelēkā puve, tad tās būs 3 nedēļas darbības ilgums. And some instructions how to prepare Lalstop G46 suspension for spraying or for irrigation. So it's important to make first a pre-mixture with water. So the product is mixed first with a smaller quantity of cold water. For example, 100 grams of product in 5 liters of water. And after that, you allow to sit for 5 to 10 minutes, and you mix again and dilute to a higher quantity of water to the final concentration, using again cold water. And it's also good to mix the solution during the treatment. For example, if you have longer break or something between mixing the product and applying the product, it's good to mix the product to keep the spores evenly distributed in the water. Un tagad kādā veidā mums sagatavot to darba šķīdrumu? Pirmā sadaļa attiecās tieši uz tad, kad mēs pielienojam Lalstopu kā apūdeņošanas sistēmām vai arī pievienojam pie šī te laistāmā ūdens pēc sēšanas. Tad mēs to darba šķidrumu sagatavojam tā, ka vispirms mēs Lalstopu ieliekam augstā ūdenī, mazā daudzumā, piemēram, kādi 100 grami Lalstopa uz 5 litriem ūdens, ļaujam kādas 5-10 minūtes viņam uzbriest, un pēc tam atšķaidam viņu līdz tam pilnajam ūdens daudzumam, kādā mums tas ir plānots. Un vēl ir svarīgi, ja mums ir nodrošināt maisīšanu. Ja, piemēram, mēs esam daļu nosmidzinājuši, un pēc tam daļu mēs turpināsim, ir svarīgi, lai nenosēsto šīs puses, un tā apstrāde būtu vienmērīga. And when preparing the mixture in a big tank, for example, tractor sprayer tank, you can first fill half of the tank with cold water, add the product there, and then keep the agitation system on all the time. And then after that, you complete with the rest of the water and keep mixing during the application time. And once you have prepared the mixture, it should be used within 24 hours after preparation. Un kādā veidā mēs sagatavojam darba šķidrumu, piemēram, lai apsmidzinātu veģetatīvās daļas, piemēram, pret pelēko puvi. Tātad pirmām kārtām mēs piepildām šo tvertni līdz pusei ar augstu ūdeni, un pēc tam lēnām pievienojam šo Lalstopu. Tad mēs nodrošinām to, lai visu laiku notiktu šī maisīšana, lai ir ieslēgta, ja? Un lēnām piepildam ar atlikušo nepieciešamo ūdens daudzumu, turpinam maisīt visu laiku, un šo sagatavoto darba šķīdrumu mums jāizmanto 24 stundu laikā no tā sagatavošanas. And then let's see a small video. You can see
how the granules look like and how they dissolve with water. So this is a demonstration for. Jā, mēs tūlīt redzēsim video, kā fiziski izskatās šīs te granulas un kā viņas uzvedās. Tātad augsts ūdens, notiek maisīšana, 5-10 minūtes ļaujam uzbriest. So you let the granules sit for 5 to 10 minutes, then mix again. Redziet, kā viņi izmainās, šis te, varētu teikt, šis te priekššķidrums, ja, kas ir. And then you can add rest of the water to achieve the final concentration. Jā, šī tehnoloģija principā būtu tam, kas ir tātad piepildām līdz atlikušiem, līdz pilnajam tam ūdens daudzumam, cik mums ir kopējais vajadzīgs uz to laustu daudzumu. And here are some recommendations for using the product as a foliar spray for botrytis control, for example. It's important to use enough water to cover the entire plant. Our recommendation is to use from 600 to 1,000 liters of water, depending on the size of the crop. And the period of application in open field is good to apply the product late afternoon or early evening to avoid the exposure of the microbe to ultraviolet light during the first 6 to 12 hours after the application. Te būs tādas rekomendācijas, tas, kas attiecās kas būtu jāņem vērā tad, ja laustaps tiek izmantots lapu apstrādē, veģetatīvo daļu, ja, tikpat labi skujas, ja. Tātad pirmām kārtām ūdens daudzums, kāds ir nepieciešams, tad tas būs 600 līdz 1000 litri uz hektāru, atkarībā no auga lieluma un kultūras. Tad laiku, kad mēs veicam apstrādi, tas ir vai ļoti vēlu vakarā vai arī agri no rīta, lai izvairītos no ultraviolētā starojuma vismaz pirmās 6 līdz 12 stundas no apstrādes. And the maximum pressure in the spraying device is 20 bars. That has been tested already, and we have started to make further testing using even higher pressures than 20 bars. And in open field, it's good to remember that the product is completely rainproof 6 hours after spraying, and the product passes through nozzles and filters of 100 mesh. And again, here is a reminder to agitate the suspension during the application to keep the spores evenly suspended in the spraying or irrigation solution. Tātad mums būtu, runājot par spiedienu, maksimālais spiediens, kāds būtu pieļaujams, lai netiktu bojāti šīs sporas, būtu 20 bāri. Tas ir pārbaudīts. Savukārt, ja mēs veicam apstrādi uz lauka apstākļos, tad mums būtu svarīgi arī zināt lietas noturību, un tā iestājās pēc 6 stundām. Un tas, kas attiecās par sprauslām un filtriem, tad tas acu izmērs vajadzētu būt 100, lai varētu šīs sporas tikt cauri. And we have been also doing a lot of testing regarding the compatibility of Lalstop G46 with different chemical active ingredients. And overall, the product is highly compatible with chemical active ingredients, but not with all chemical active ingredients. So it's important to check the compatibility before making tank mixtures. And we have prepared a table. You can see part of the table here, including the active ingredient and indicating if the product is fully compatible or if it's not
not fully compatible how many days you should leave between the application of Lalstop and chemical product. Päivi, which will be the first, chemical or microbiological product? Interval is 2 days, but which you recommend to use as first? It depends on the situation, for example, if there is an acute or high risk of pathogen and you want to use an integrated program, then the recommendation is to use first the chemical product, and after that you can apply Lalstop G46. Okay. I understand. Yeah. Thank you. Tātad, runājot par sadarībām, kas ir par savietojamību, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tātad Lalstops ir sadarīgs ar lielāko daļu dažādu auga aizsardzības līdzekļu integrētajās aizsardzības programmās, lietojot pamīšus, lietojot kopā, bet katrā ziņā vienmēr, bet ne pilnīgi ar visiem preparātiem. Tādēļ ir jāsako līdzi, ir šeit arī norādīta saite, kur var apskatīties par sadarībām ar dažādiem fungicīdiem, insekticīdiem, bet te ir piemērs tabuliņai, piemēram, par azoksostrobīnu, un te bija norādīts, ka tas intervāls ir 2 dienas, un mans jautājums bija, vai viņa ieteiktu lietot vispirms ķīmisko līdzekli 2 dienas, un tad mikrobioloģisko vai arī otrādāk, tad tā atbilde bija tāda, kad atkarībā no tā, kurš ir limitējošais, kāda ir tā situācija. Ja savukārt ir, piemēram, augsts slimību risks, kas attiecās uz veģetatīvo daļu, un jūs esat izlēmuši, ka jums steidzami būtu jālieto, piemēram, kāds no azoksostrobīnu saturošiem preparātiem, tad jūs to lietojat, piemēram, amistāru, un tad paiet 2 dienas, un tad jūs lietojat šo mikrobioloģisko preparātu. Bet savukārt, ja ir ļoti augsts paaugstināts risks tieši uz šiem te sakņu vai arī pelēkās pūvis, tad attiecīgi, vai arī tas ir vairāk profilaktisks jautājums, tad jūs varat startēt kā pirmo ar mikrobioloģisko preparātu. Un tad pēc 2 dienām lietot šos te ķīmiskos. Jāizvērtē katra situācija. Jā. Yes. And for example, Previcur and Aliet are fully compatible with Lalstop G46, so they have 0-day interval in the table, and that means that it's possible to make a tank mixture, but it's important to use the tank mixture at the latest 6 hours after mixing. It's about Previcur and Aliette, or for some special product, it's this 6-hour interval. It's for all products, because when you mix with something, yes? Yes, when you mix with compatible chemical, of course. Jā. After that 6 hours. Lielai daļai preparātu jūs redzēsiet nullītes, tātad tas ir pilnībā saderīgs. To tas arī nozīmē, ka jūs varat veidot bāks maisījumu, piemēram, ar Previcuru, ar Alieti, kas ir pilnībā sadarīgs arī vienā bāks maisījumā. Un tas, kas būtu jāievēro šī situācijā, kad no šī tvertnes maisījuma viņš būtu jāizlieto 6 stundu laikā no sagatavošanas. And then let's go to use instructions, especially for forest nurseries. And we can also show some trial results that we have done with the commercial forest nurseries. Jā, un tagad mēs iedziļināsimies tieši tas, kas attiecās par izmēģinājumu rezultātiem un situācijām stādaudzētavās par lietošanu. And so instructions first for soil application to control damping off and root diseases. The product controls seed and soil-borne pathogens. So the pathogens can infect the plant through seed, and the pathogens may come from the environment, from the irrigation water, from the substrate, or from the equipment, and then it's very important to start the application already in the beginning of the cycle,
So for soil pathogen control, we recommend to make the drench application already at sowing or at the latest at seedling emergence stage. Tas, kas ir jāsaprot, kad nav nekur sterila vide. Un patogēni var atrasties gan uz sēklas, gan arī laistāmajā ūdenī, gan arī substrātā, un pie labvēlīgiem apstākļiem tie var strauji vairoties. Un šeit tad ir kādā veidā mēs kontrolējam tieši šos te uz sēklas un substrātā esošos patogēnus, un tātad tas apstrādes veids būtu lietošana sējas laikā vai vēlākais tad, kad sāk dīgt. And recommended rate of the product is 500 gram to 1 kilogram of product per 1,000 square meter of seedling area. And we recommend to use the higher rate when there is a high risk of pathogens. For example, if the previous year you had a lot of damping off or root diseases, then we recommend to use the higher rate. But if you have like a standard situation, then the lower rate is enough to keep the pathogen risk low during the cultivation. Tātad standarta deva ir 500 grami uz 1000 kvadrātmetriem. Savukārt, ja ir paaugstināts risks apstākļu dēļ, tad līdz pat 1 kilogramam uz 1000 kvadrātmetriem laustapa. And it's most important that you use the recommended rate of product per area, and the water volume you can adjust by the irrigation need. So the water volume is quite flexible. For example, you can use from 500 to 1,000 liters of water per 1,000 square meter of seedling area. And the efficacy of the product lasts minimum 4 weeks after application. And if the risk of soil pathogens continues, so it's recommended to make a re-application of the product around 1 month after the first application. But usually in short cycle production, one application in the beginning of cycle gives already a good control of damping off. Runājot par ūdens daudzumu, to pielāgo atkarībā no tā, kāda tā apūdeņošanas nepieciešamība ir tam augam. Bet mums ir, tas varētu būt no 500 līdz pat 1000 litriem ūdens uz 1000 kvadrātmetriem. Ja? Galvenais, lai samitinās, un galvenais to noteikti preparāti daudzumu uzlikt uz katru kvadrātmetru. Ja? Tad tas, ko mēs varam rēķināties, ka no tās apstrādes brīža veselu mēnesi mūsu augi būs pasargāti. Tagad mēs lietojam profilaktiski, ja? Un savukārt, ja ir augsts patogēnu risks, tad pēc tā mēžneša būtu nepieciešama otra apstrāde. Bet Baivī saka, ka pēc pieredzes šādos te, kā mums attēlos redzam, sējenīšos parasti pilnīgi pietiek ar šo te vienu apstrādi. And here are some trial results on spruce and pine seedlings. And in this trial, we had a natural disease pressure, so we didn't add any pathogen in the soil or in the seeds. And the seeds of spruce and pine were coming from a commercial seed lot from a Finnish forestry seed company called Siementapio. And in the trial, we used a substrate, especially for forest seedlings, produced by a Novarbo in Finland. And it was a light sphagnum peat with a pH of 4.7. And Laustop G46 was applied at the time of sowing using 500 grams
per 1,000 square meter. So we used the lower rate in this trial. Jā, tātad šeit ir izmēģinājuma rezultāti pār to, kā priedei un eglei tātad šie tās sēklas no tādas komerciālas sēklu partijas Somijā tika sētas substrātā, kas ir tāda viegla svagnus kūdra, pH 4,7. Viņiem ir tāds brenda nosaukums Novabro B1F. Un tad patogēna līmenis bija dabisks, jā, tad netiek speciāli kaut kā reizēm izmēģinājumos, īpaši laboratoriskos, inokulē speciāli iesēja vēl patogēnus, lai varētu pārbaudīt to efektivitāti, bet šeit ir dabiski, kā ir, tā ir, un tādēļ arī tika izmantota šī situācijā zemākā dēva laustupam, kas ir 500 grami uz 1000 kvadrātmetriem. And in the end of during the trial, we made an observation on the seedling emergence percent, and we also looked at the fresh weight of the plants, which showed how well the seedlings were growing with and without the product. So first the seedling emergence was improved on both pine and spruce when Lalstop G46 was applied at sowing. So it shows that the seeds had something on the surface, some seed-borne pathogen that was preventing the emergence of the seedling, but with the product application, the increase of seedling emergence was very, very nice. Tātad, kas tad tika, kāda uzskaita tika veikta? Kreisajā apakšējā pusītē mēs redzam sadīgušie augi procentuāli. Un tad pirmais ir par priedi, un pelēkais ir tātad neapstrādāti, un sarkanais ir apstrāde ar laustopu, kas ir notikusi vienu reizi. Un tad mēs redzam, ka tā starpība priedē ir par 14% ir sadīguši vairāk. Savukārt eglei apstrādātajā variantā ar laustopu sadīguši ir par 10% vairāk augu. And also the fresh weight of the plants was increased with Lalstop G46, especially on pine seedlings. The increase of fresh weight was really great. And with the spruce, we also had some improvement of the fresh weight. So with the product, you were able to increase the seedling emergence and also the growth of the plants. Otra lieta, kas tika svērta, mērīta un pārbaudīta, ir auga svars kopā veģetatīvās daļas ar sakni. Tad augšējā pusītē mēs redzam to, kas attiecās uz priedi, un tad tur tas pieaugums ir ļoti būtisks bijis salīdzinot pret neapstrādāto 50% pat. Un savukārt apakšpusītē mēs redzam to, kas attiecās uz egli. Tad tur tas pieaugums ir bijis 8%, ne tik būtisks, ja? And here we have the pine seedlings from the trial. On the left side, we have untreated plants without Lalstop G46. And on the right side, we have the seedlings that were treated with Lalstop G46. And you can see the visual difference. The plants are bigger, and there is also more root mass on the seedlings. Jā, iepriekšējā slaidā mēs redzējām, kad svarot un mērot priedes, šos te jaunos sējinīšus, kur ir neapstrādāts un apstrādāts ar laustopu, starpība bija 50% svara ziņā. Un te mēs redzam to starpību. Kreisajā pusē mums ir neapstrādāts, tātad kontrole, un labajā pusē apstrādāts. Un var redzēt, gan šīs te veģetatīvās daļas skujas ir gan lielākas, biezākas, kur tad tas svars rodās, un īpaši saknes. Jā, saknes ir daudz vairāk attīstītas. Okay. And then we will move to botrytis, grey mold recommendations and trial results. And now my colleague Lauri will continue
Lauri has made a lot of work, especially with our grey mold trials here in Finland. Tātad šeit būs par pelēkās puves ierobežošanu, un viņas kolēģis Lauris ir tas, kas ir veicis šo pētījumu. So, We Lauri, are waiting for yes, Lauris. are you there, Lauri? Vai mēs, Zanda, varam palūgt atļauju Laurim pieslēgties? Yeah, just one moment. She need to find him. Okay, yes. Yeah. Just second. Unmute, yes. Yeah, everything is Yeah. okay. Yeah. Tā kā viņš šo izmēģinājumu ir iekārtojis, tad viņš mums arī pastāstīs par to, kas tad tika novērots. Tas ir par pelēko puvi. Būs runa. Okay. Okay. Oh, Okay. Yeah. Hello, everyone. sveicināti visiem! My name is Lauri Lappalainen, and I work at Lallemand as a technical sales representative and technical support for our Jā, tehniskais forestry atbalsts Lauris mums ir. Jā, no Lallemand kompānijas Plant Care. Okay, and at the last part of this presentation, we will go through our latest results from our grey mold botrytis control trials. Jā, tātad pelēkās puvis kontrole. Yes, and all of these, most of these trials, like in this slide, were made in using tractor sprayer or a backpack sprayer. Jā, tātad nevajag nekādus speciālus smidzinātājus, te dara standarta smidzinātāji, piemēram, kāds traktoru uzkarināmais smidzinātājs. Yes, and always it's of course when there's a high risk period of botrytis, you should start doing the spraying applications, and most preferable is doing it before visible symptoms. Jā, tā pirmā apstrāde būtu nepieciešama tad, kad ir manāms paaugstināts risks saslimt ar pelēko puvi, bet pirmie simptomi ideālā gadījumā, kad tie vēl nav manīti, tas būtu tas laiks, kad būtu. Un kas tad ir tie riska momenti? Tas ir viennozīmīgi paaugstināts gaisa mitrums. I explain a little bit when botrytis can come. What is the condition? It's very important to know. Tātad tāds paaugstināts mitrums vien 85–90% relatīvais gaisa mitrums, tad, ja ir visu laiku ir ilgstoša vai nu rasa, migla vai kaut kāds rasinātājs, kur augi reāli nenožūst, ja? Siltumnīcās tasmēr būtu kondensāta veidošanās, slikta ventilācija, sabiezināti stādījumi, kaut kādi mehāniski bojājumi, pārmērīgs slāpeklis, ja? Un temperatūra optimālā priekš pelēkās puves attīstības ir 15–22 grādi Celzija. I explain about the condition when botrytis is start to be very actual. Okay, yes, thank you. So here you can see the recommended G46 rate, and of course use a higher rate of G46WG if there's a high disease pressure. Jā, tātad deva ir no 300 līdz 500 gramiem uz hektāru ar vieniem 500–600 litriem uz hektāru ūdeni, bet tā augstākā deva tiek izmantota, ja tiešām ir jau ļoti augsts šis te risks, kas saslimt ar pelēko puvi. Yes, and the key points for biological program, you should reapply the G46 every 3 weeks. And for integrated program, we have noticed that alternating the chemical and G46 throughout the season, like for example, you can see on the slide. Jā, mēs varam lietot gan bioloģiskajā programmā, tad būs atkārtot apstrāde nepieciešama pēc 3 nedēļām pret pelēko puvi. Ja mēs savukārt lietojam integrētajā programmā, tad mēs lietojam pamīšus. Laustops ķīmiskais produkts, laustops ķīmiskais produkts. Yes, thank you. Can we have a next slide, please?
Okay, so first we go to the trial made in Latvia during 2018 and 2019 with pine seedlings. Here we compared 4 treatments: the untreated control, Lalstop G46 program, chemical reference, which was a standard nursery program with Amistar and Switch, integrated program where alternating Amistar and G46 throughout the season. But in untreated control, anyway, Amistar existing, yes, right? Yeah, unfortunately, Okay. I don't remember why it was made that way. Was it a mistake beginning of the season? But yes, every treatment had a one Amistar Jā, okay, application. clear. Yeah. Jā, tātad dodamies mēs uz Latviju. Izmēģinājums 2018. 19. gads, 1 gadu veci stádi, un tātad apstrāde visiem augiem sezonas sākumā tika apstrādāta ar Amistāru. Tātad pilnīgi viss, varbūt kāds atpazīst, kur tā saimniecība ir, ja? Bet tātad visiem ir Amistārs kā pamats, ja? Tātad pirmais šis te zilā krāsa, nevis zilā, bet pirmais variants, tātad mums ir bez Lalstopa, ja? Tātad kā kontrole, tad mums ir ar 3 Lalstopa apstrādēm, pēc tam nākamais mums ir ķīmiskā, ja, kur ir ķīmiskie produkti tikai lietoti, ja, Amistārs Switch, ja, un tad ir integrētais variants, kad mums ir kā 4., kur ir tātad pamīšus lietoti šis te mikrobioloģiskais preparāts Lalstop gan ar Amistāru. Yes, and we evaluated needle damage at 3 different time points during the growing season, before the frost storage and after the storage. Ja, tātad rezultāti tika novēroti, tika uzskaitīti 3 reizes. Tātad pirmā reizīte ir augšanas laikā, un tad tieši pirms pārvietošanas uz augstumu, un pēc tam izņemot no augstuma kamerām. And looking at the graph, Lalstop G46 treatment shows very low needle damage throughout the growing season, and also after a frost storage. But as you can see, the integrated program performed very well, but G46... Sorry, we can't see... okay, everything is okay, sorry. Okay. Yeah. Yeah, but G46 alone was very effective too. Jā, tātad mēs šeit attēlā labajā pusē redzam to, kas attiecās par skuju bojājumiem priedēm, par pelēkās puves, jā. Tātad neapstrādātais mums ir, mēs varam redzēt, kāda sākumā, kad mēs paskatāmies, ir 4,3%, pēc tam ir 24,4%, un pēc tam savukārt šajā neapstrādātā 36,3% ir bojāto. Nu, un te var redzēt, ka integrētā, kas ir pēdējā, vismazāk ir bojājumi ar pelēko puvi, un rezultāti ir vislabākie. Yes, can I have a next slide, please? Next, we move the trial from Finland, done in 22 and 23 at Finnforelia Nursery. This trial focused on 2-year-old spruce seedlings. Dodamies mēs uz Somiju, kas ir 2022-2023 gads. Šeit stādiņi ir lielāki, 2-gadīgi, un arī ir 4 dažādi apstrādes varianti salīdzināti. I explain about the variants. Pirmais tātad mums ir kontrole, otrais mums ir 5 apstrādes ar Lalstopu, 400 grami uz hektāru, ja? Trešais variants mums ir ķīmiskais variants, kur mums ir lietoti ķīmiskie līdzekļi, 5 dažādas apstrādes kopumā, ja? Un tad ir integrētā, kur arī ir bijušas 5 apstrādes, miksējot Lalstopu ar Amistāru, Lalstopu ar Prolainu un atkal nobeigts ar Lalstopu. Yes, and if you look the top graph first, of course the untreated control has the highest overall botrytis symptoms, but the chemical program reduced it very well.
and the integrated program even better. And Lalastop G46 show at the lowest level of overall symptoms. Jā, un ko tad mēs redzam, kādi tad šeit ir rezultāti attiecībā par botrītes simptomiem? Tāda, kas ir kā kontroli, tur ir bijuši 35% bojāju, 32% gadījumi ir bijuši redzami simptomi. Savukārt diezgan tuvi ir integrētā programma ar tīro Lalstopa programmu, kur tika 5 reizes lietots Lalstops, vai integrētajā ķīmiskie pamīšus ar šo te mikrobioloģisko preparātu. Yes, and the lower chart graph shows the same pattern for severe symptoms, and these seedlings were the seedlings not fit for sale, and they were removed before cold storage. Jā, tātad novērojumi tika veikti rudenī pirms ievietošanas augstumā 22. gadā, un tad apakšpusītē mēs redzam, tad, kad ļoti izteikti šie te pelēkās puves simptomi ir bijuši, bet tā proporcionāli mēs redzam, ka tā situācija ir līdzīga, kad vispār ir simptomi novēroti. Tad labākie tie rezultāti ir, kur tīri Lalstops viens pats ir lietots 5 reizes, un nākamais labākais rezultāts ir tur iedevuši integrētā programma, pamīšus lietojot. Yes, and so in this trial, G46WG gave the strongest reduction, both in total and severe botrytis symptoms. Un tālāk ir par pelēkās puves, tātad mēs atkal esam Somijā, 22. 23. gads. Lūk, jā, sorry, continue, please. Yes, next slide. Stop, because, tātad mēs esam pie šiem, kā tad izskatījās vizuāli šie te stādiņi, tātad egles mēs redzam, šie te 4 izmēģinājumi, un tas, ko mēs redzam, ka tanī pirmais, kas ir tīrais Lalstops, atcerieties, 5 reizes bija apstrādāts, mēs redzam, ka tā sakņu sistēma ir ar tādu baltu, bet tās nav saknes, tās ir sēņu micēlijas, kas ir skaidri redzams. Un savukārt otrais variants ieteikt pievērt uzmanību, ka tur, kur bija ķīmiskā apstrāde, šīs sēnes praktiski nav redzams. Protams, augsnē arī ir sēnes, kas vairojās, bet tur šīs te sēņu darbība nav tā redzama, savukārt dabīgā vidē ir mazdrusiņi vairāk nekā ķīmiskajā, un integrētajā mēs redzam kaut ko pa vidu, bet visvairāk ir, kur tīri ar Lalstopu ir strādāts. Tur mēs redzam šo te aizsardzību, šur mēs redzam, kad ir dzīves šīs sēņu sporas. Yes, and if we look the pictures, you can see the strong white mycelium in biological treatment and integrated treatment. And the fungi was identified as Laccaria sp, which is known as a beneficial for spruce seedlings. And the chemical-only treatment showed very little of Laccaria, as chemicals tend to suppress these kind of fungi. And as a result, seedlings in the biological and integrated treatments appeared sturdy and slightly taller than those under the chemical program. Jā, man jau bija iespēja vakar šo slaidus izpētīt, un tāpēc es jums izstāstīju jau, ko es arī jau pamanīju par šo te micēliju mikrobioloģiskajā apstrādē. And next slide, please. And now we move to our latest trial, carried out in 2023 and 24 at Pohjantaimi Nursery with 2-year-old spruce seedlings here in Finland. Dodamies, jau ir viens no pēdējiem izmēģinājumiem, 23. 24. gads, Somija, 2-gadīgi stādi pret pelēko puvi, un te mums ir egles. And here we had the same 4 treatments. We had a little bit more
water per hectare with Lalastop G46, and there was a little bit different chemicals used in chemical reference, but the same for treatments. Jā, ideja ir tā tieši ļoti līdzīga. Atkal šie 4 apstrādes varianti. Tas, kam viņš pievērš uzmanību, kad ir vairāk ūdens lietots, 600 litri uz hektāru. Yes, and when we look the charts, the top charts shows again the overall, the total symptoms, botrytis symptoms, and again untreated showed the highest portion of symptoms. The chemical program lowered it well, but this time the integrated program performed best against total symptoms. Laurija pievērš uzmanību, ka tieši te ir tātad, kādi tad ir tie rezultāti, un tieši šī gadījumā integrētā programma ir parādījusi sevi no vislabākās puses. Ja? Tad maisot ķīmiskos pamīšus ar mikrobioloģisko produktu, Lalstopu. And for the severe botrytis symptoms, integrated prevented quite well. There was the 0 severe symptoms, and of course Lalstop G46 performed very well. And for some reason, the chemical treatment showed more severe symptoms than untreated one. Jā, te ir tāds interesants. Tad šis te apakšējais grafiks mums parāda par to, ka tādiem smagiem pelēkās pūles simptomiem. Un tad integrētajā programmā tādu vispār nebija, ir 0%. Un praktiski arī tur, kur tikai Lalstops tika lietot, tādi ar smagiem simptomiem pelēkās pūles augu nebija. Bet interesanti ir tas, kad ķīmiskā apstrādes programmā smagu bojājumu bija vēl vairāk nekā dabīgā vidē neapstrādātajiem augiem. Next slide, please. And again, in this trial, the biological Lalstop G46 treatment and integrated treatment showed more white natural mycelium, probably the same Laccaria, and again the seedlings were much sturdier and a little bit longer, taller than the chemical ones. Nu, un tad šim pētījumam līdzīgi tāpat kā pirms tam mēs priedzi skatījāmies, tagad mēs skatāmies eglītes, kā tad izskatās, nu, un arī pievēršam uzmanību, cik ir liela šī te veģetatīvā daļa un kāda sakņu zonā redzamo šo te balto micēliju, tātad Lalstops sēnes ir dzīves un strādā. Yes, and the next slide, thank you. Okay, to summarize some key findings from this whole presentation. First, Lalastop G46 WG provides wide efficacy and long-lasting control effect against damping off, root diseases and botrytis gray mold. Un tad šis ir priekšpēdējais slaids par kopsavilkumu, kā tad Lalstops nodrošina mums plašu efektivitāti un ilgstošu kontroli gan pret sakņu puvēm, gan arī pret pelēko puvi. And second, it fits very well in IPM programs. As we saw from the trials, the integrated control program has provided the best overall efficacy against botrytis in these trials. Kā jau mēs tajos izmēģinājumos redzējām, gan priedēm, gan eglēm, integrētā programma principā ir tāds vinnēšanas veids, jo tur bija vislabākie rezultāti. And third, G46 reduces the risk of resistance development since the biological modes of action are harder for pathogens to overcome. Nu, tas ir lielisks, Lalstops ir lielisks instruments, kā mums šo te rezistences risku mazināt tieši caur integrēto apstrādes programmu, nefokusējoties tikai uz sistēmas preparātiem. And it has been great to hear that Lalastop G46 WG was already used commercially in integrated programs in forest nurseries in 2025.
2025. gadā jau vairākās saimniecībās tika ieviesta meža stādaudzētavās, tika ieviesta šī integrētā audzēšanas programma kā standarts. Yes, and I think we have only one slide left, and thank you for taking time to be with us and hearing this and seeing this presentation. Liels paldies par jūsu laiku, par iedziļināšanos šī jautājumā, un thank you for your sharing this experience and trial results. And it's a quite big job to this calculate and looking and going for so many times. Izmēģinājumi vienmēr prasa ļoti liels papildus ieguldījums laika ziņā, tev ir jābrauc, jāveic uzskaiti, jāmēra, jāsver, ja? Tā kā liels paldies, es pateicu viņiem paldies par iespēju, ka viņi dalījās ar šo te informāciju. Okay, thank you. And if you have some questions, we might have some time to answer them. Jā, vai jums ir kādi jautājumi radušies par šo te preparāta lietošanu, plusiem, mīnusiem? Jūs katrā ziņā varat rakstīt gan e-pastā, un mēs nodosim šo te informāciju Paivī un Laurī un noskaidrosim, pavaicāsim. Es piedāvāju, ka mēs varam doties pie nākamajiem slaidiem. We would like to tell thank you for your coming and sharing your presentation. Please stop sharing. Let me continue our seminar. But when I will get some questions from the farmers, from the nursery owners and growers of the trees, I will send you, and we will ask directly and try to find answers and send them back. Yes, thank you. We will be happy to answer your questions. Okay, thank you for coming. Thank you, Laurie. See you later. Thank you. See you later. Bye-bye. Mēs turpināsim ar nākamo tēmu, kas attiecās tieši uz, lai mēs iepazītu vēl kādus risinājumus. Zanda, vai var redzēt prezentācijas pirmo slaidu? Jā, visu var redzēt. Nu, lieliski. Tātad mazrusciņi var tagad būs tikai latviski, ja? Tātad par dažiem līdzekļiem, kas varētu jums būt noderīgi, mazrusciņi tādu informāciju iedošu. Tātad runājot par augaizsardzības līdzekļiem, mēs šodien vairāk runājām par laustopu, ja? Tātad pītiums, fuzāriums, fitoftora, rizaktonija un pelēkā puve. Tas, kas varētu jums būt aktuāli, kas tad viņiem ir draudziņi, par kuru mēs vēl varētu runāt, tātad ir previkūrs, kuram ir citā, ar ko tagad tās galvenās atšķirības, tātad šīs te patogēnu spektrs, ja, pītiums, fitoftora, previkūrs ir sistēmisks preparāts, tātad mēs viņu lietosim pie pirmajām pazīmēm, viņam ir ārstējoša iedarbība, ja, augstāks rezistences risks, laustopu mēs savukārt lietosim preventīvi. Pašā sākumā, tad, kad mēs iesējam, un viņam aizsardzības periods ir, kā jau mēs minējām, atkarībā no patogēna, ir no 3 līdz 6 nedēļām, savukārt previkūram tās būs vienas pāris nedēļas, kad būtu nepieciešams, ja šis risks turpinās, tad atkārtot. Ja? Tātad runājot par regenera, te vēl ir apzīmēts ar tādu boldiņu, ja, kas arī ir mikrobioloģisks preparāts, kura sastāvā arī ir dažādas sēnes, bet kombinācija no sēnēm, un tur arī ir plašs šis te patogēnu spektrs, ja tas iekļaujās jūsu mērķa organismos, tad var arī paskatīties tā preparāta virzienā. Ja? Bet kāda vēl ir auga aizsardzības līdzekļi, kas mūsu zāļu skapītī stāv priekš jums varbūt varētu noderēt? Tātad ir šis te betanāls joprojām ir pieejams, kas ir domāts divdīglapa nezālēm, bet sākuma stadijā tie, kas ir piešāvušies, tiek galā ar maršancijām. Tad, ja jums ir problēma kaut kur saimniecībā ar vārpatu, tad būs āžils vai zetrola vai kāds cits preparāts. Daudzgadīgām nezālēm būs kliofārs vai lontrels, ir joprojām nopērkams glifosāts. Šeit ir viens no brenda nosaukumiem pieminēts Gallups, super.
Tāda preparāts, kas ir salīdzinoši jauns tirgū, tā ir Beluka. Tas ir pieskaras iedarbības preparāts, kuram ir vajadzīgs daudz gaismas stundas. Preparāts tiek izmantots riņstarp apstrādē. Ja? Tad, kam mēs trāpam, tas aiziet bojā. Ja? Tāds ir, un Beluka ir pelargonijas skābes bāzes. Pārlecam pāri šiem te preparātiem, ko mēs pieminējām, un dodamies pie acetamiprīdiem. Brenda nosaukumi tirgu ir dažādi: muspelāns, karnadīna ekstra, acetazola ekstra. Principā mēs vairāk domājam par to, kā tikt galā ar smecernieku. Tad joprojām neaizstājams preparāts mūsu ēdienkartē ir azoksostrobīni. Te ir 2 brenda nosaukumi: Azuba, Amistārs, bet varētu arī būt vēl citi. Un tad mums tāda preparāta būtu vajadzīga, ja mums ir jādomā par pelēko pulvī, ēgļu galotņu vīti, galotņu vēzi, skujbiri. Ja? Tātad dažādas slimības, kas ir veģetatīvām daļām. Savukārt, ja mums ir pelēkā pulve, galotņu pulve, tad mums derēs switch. Un, ja mums ir kultūras, kurām ir problēmas ar rūsu, iespējams, ka mēs izvēlēsimies topāzu. Nākamais mazlietiņ par mēslojumiem. Un pirmais no mēslojumiem ir Omex Bio 20, kuram ir pamats sastāvā ir NPK vienādās proporcijās 1:1:1, tātad 20, pilns mikroelementu kompleks, un vēl 28% sastāvā ir kelpaks, kas ir jūras zāļu ekstrakts, kas stimulē sakņu attīstību, šo te spurgaliņu attīstību, un tā. Bet atšķirībā no tīra kelpaka, Omex Bio 20 tiek lietots, ja mums ir tādas izteiktas stresa pazīmes. Ja, ja ir kaut kas ar barības vielām nogājis greizi, ja ir kaut kas ar temperatūrām, kaut kas ar mitrumiem, pārāk sauss, pārāk mitrs, varbūt iekaltējām, ja, tad Omex Bio 20 būs lielisks. Ja kaut kādi klimatiskie apstākļi, ja, kaut ko mēs paši, kaut kādi mehāniskie bojājumi, ja, Omex Bio 20 ir tāds absolūts līderis, kas attiecās par stresa negatīvo pazīmju novēršanu. Ja, tā ieteicamā deva ir apmēram 7 līdz 10 ml uz litru ūdens, un mēs varam viņu gan smidzināt uz augiem, gan pievienot laistāmajam ūdenim. Un tas lietošanas laiks ir vairāk tas veģetācijas sākums. Ja? Mēs iedodam gan startu, gan arī, lai augi neciestu no šī stresa pazīmēm. Ja? Nākamais mēslojums ir Omex Nitroflo S. Tur savukārt sastāvā ir slāpeklis ar 3 dažādām slāpekļa formām un sērs. Kad tad mēs viņu lietojam? Tad, kad augiem atjaunojās veģetācija un temperatūra paceļās virs 10 grādiem. Tad intensīvi sāk augi veģetēt. Ja? Šis deva ir 300 līdz 600 ml uz 1000 kvadrātmetriem un smidzinam mēs uz veģetatīvām daļām. Un kad tad mēs lietojam šo te Nitroflo S mēslojumu, tad, ja mums ir vajadzīgs iedot startu, ja mums nav vajadzīgs iedot fosforu un kāliju, ja, lai mēs nodrošinātu vienmērīgāku pieaugumu, lai nebūtu tā, ka augs ieskrienās, tad apstājās, ja, tādu stabilitāti pieaugumā. Un tas arī šis te, gan slāpekli, gan sēra, šis te savienojums iedos arī šo te krāsojumu adatiņām vai lapiņām, atkarībā no kultūras, kurām jūs to smidzināsiet. Agrimatko var piedāvāt arī pilnu sortimentu Vito Silva. Tātad šos te ir 4 dažādi maisījumi. Te varēsiet redzēt arī sastāvus, ja? Gan tīri ar mikroelementiem, vai tur vairāk kālijs, magnījs un slāpeklītis, vai slāpeklis, fosfors, kālijs, dažādi tie savienojumi. Šeit ir arī norādītas cenas, bet tas, kas jums būtu jāņem vērā, ja jūs gribat šos podrības ražotos mēslojumus Vito Silva, tad viņus būtu jāpasūta līdz aprīlim. Fasējums ir 10 litri kannās, un vidēji atkarībā no sastāva no 3,35 līdz 3,90 eiro par litru bez PVN. Nākamais preparāts, par ko gribu jums pastāstīt, ir par preparātu, kas ir domāts pret aļģēm.
Un arī līdzīgi kā beluga, šeit sastāvā ir pelorgonijas skābe, bet zemākā koncentrācijā tam ir pieskaras iedarbība un preparāts nav jānoskalo, un tiklīdz viņš ir nožuvis, tā preparāts savu darbību ir veicis un lietus var līt. Un kur tad to lieto? Uz dažādām virsmām. Ja jums ir aļģes uz asfalta, akmeņiem, bruģakmens, ķieģeļa, koks, betons, mākslīgais zālājs, flīzes, granīts, alumīnijas, cinks, tērauds, dzels, stikla konstrukcijā, plasmasa, ģeotekstila, gumija. Ieteicams lietot āra vidē, ja? Preparātam ir ātra iedarbība, tas ir ļoti efektīvs un ilgstoši saglabā efektu. Man personīgā pieredze rāda, kad ja vienreiz sezonā apstrādā, tad nākamgad tu skaties, vajag vai nevajag. Ja? Pilnībā bioloģiski noārdos, jo, kā mēs zinām, pelargonijas skābi iegūst no rapša. Un tā deva enklīnam būtu 180 ml uz 5 litriem ūdens, kas būtu jāizsmidzina 100 kvadrātmetros. Kādi tad ir tādi kā izņēmumi, ko vajadzētu rēķināties? Ja jums pēc apstrādes, piemēram, uz cinka, alumīnija vai stikla virsmām var parādīties tāda kā pēc nožūšana, tāda kā plāna balta slānīts. Ja jums viņš traucē un nepatīk, jūs varat to, un ja vēl pēc 2 nedēļām tas saglabājās, jūs varat ar augstu ūdeni to noskalot, bet ja būs lietus, tad jau viņš to būs noskalojis un nebūs tādas lietas. Tur, kur nevajadzētu lietot šo preparātu, tas ir tāds sintētiskas gumijas, svins un, ja ir kaut kāds salmu virsmas, ja? Savukārt vara virsmām, tas pātrinās dabīgo oksidācijas procesu. Un te dažas bildītes no dzīves, kā izskatās, šeit ir nojumi, metāliskas konstrukcijas, kas bija ar aļģēm un 7 dienas pēc apstrādes ar enklīnu. Tā kā te ir arī tādi balsti, kur var redzēt ap logiem, tad ēkām apkārt, ja tās aļģes ir savairojušās. Un efekts principā saglabājas visu sezonu. Auto novietnes, apstrādāts, neapstrādāts, celiņi, pirms apstrādes un pēc apstrādes, kā aļģes pazūd. Tad mēs varam lietot arī dažādos mākslīgos, cietos virsmu segumos, ja tie ir kaut kādi sporta laukumi, akmentiņi kaut kādi. Ja. Šeit ir, ja mēs lietojam nedaudz lielākā koncentrācijā, tad mēs varam arī lieliski tikt galā ar sūnām. Šeit ir tādi 2 piemēri 2 dažādās vietās, kur ir diezgan sarežģīti atbrīvoties no sūnām, un tās sūnas rada to telpu nevisai pievilcīgu, un tad kā tas strādā enklīns. Ja? Nākamais preparāts ir domājot par to, ka ir arī dezinfekcija ļoti svarīga, un tad, ja jums ir vajadzīga veikt dezinfekciju instrumentiem, telpām, iekštelpām, ja tas ir kādām sienām, tas ir tās ir kasetes, tie ir podi, tie ir varbūt kādas automašīnas, ar ko jūs pārvadājat, tad ir universāls līdzeklis, kas ir Teflex Plus, kas strādā pret aļģes, vīrusi, sēnes, baktērijas un aļģes. Ja? Tātad visus šos tie ir viņu mērķa organismi. Ja tās ir virsmu apstrādes, tad tas ir attiecībā 1:20. Ja mums ir ļoti augsti telpām griesti, piemēram, virs 3 metriem, tad mēs vēl pievienojam tādu speciālu nesēju vielu. Var izmantot arī pakalpojumu, kas ir mums zināmas kompānijas, kas nodrošina šo te apstrādi, ja jums ir lielas telpas nepieciešams apstrādāt. Jo strādājot, piemēram, ar augstajiem griestiem, kur ir un to nesēju vielu, būtu vajadzīgs speciāls termomiglotājs. Bet, ja tas ir vajadzīgs instrumentiem, darba galdiem vai kā, tad jūs to varat īstenot ar rokas smidzinātāju, muguras smidzinātāju. Virsmas pēc tam nav vajadzīgas notīrīt. Šo te pašu Teflex Plus arī izmanto arī baseinu ūdens dezinfekcijai, baļļu, kaut kādām tādām. Līdz ar to ir citas valsts, kur dzeramā ūdens dezinfekcijai tiek izmantots šis te pats līdzeklis. Latvijā tādas reģistrācijas gan nav, bet tātad, lai atcerētos, kad ir profesionālai dezinfekcijai Teflex Plus līdzeklis. Un ko tad vēl Agrimatko
var piedāvāt jums. Tas ir gan dārznieku šķēris, piemēram, Felko ar visu pilnu servisu. Ja jums tādas Felko šķēris jau ir, tad mūsu mājaslapā var apskatīties tos veidus, kādi ir, bet ja jums tādas šķērs jau ir, tad gada sākumā es ieteiktu viņas nogādāt uz Agrimatko, kur jums lieliski speciālisti mācēs gan notīrīt, gan ieļot, gan, ja kādas detaļas nepieciešams nomainīt, un vēl arī uzasināt. Ja? Podi, kastetes, kūdras, substrāti, dažādi mēslojumi. Mēs pieskārāmies dažiem no tiem, bet kopumā ir vairāk kā 200 dažādi mēslojumi, gan granulēti, gan ilgas iedarbības, mikrogranulu mēslojumi, šķidri mēslojumi, šķīstoši mēslojumi, dažādi stimulējošas vielas. Ja? Tad ir arī hidrogēli, ja, kas savukārt rūpēsies par to, lai nezaudētu mitrumu un barības vielas, un kas nodrošinās šo te mitruma režīmu optimāli podos. Ja. Kaļķojamie materiāli, siltumnīca ēnošanai nepieciešamas lietas, auga aizsardzības līdzekļi, pilns spektrs, preparāti, kas var regulēt jums ūdens pH līmeni un bikarbonātu saturu. Savukārt dezinfekcijas līdzekļi, deratizācija. Tātad, ja jums ir problēmas ar pelēm, žurkām vai kādiem citiem nevēlamiem viesiem, ja, tad tur būs dažādi tie risinājumi, gan pastas, gan graudi, gan briketes, ja, arī lielos fasējumos, ja, dažādi pārklāji, tīkli. Jaungada eglīšu laiks ir aiz muguras, bet tur bija šie te speciālie tīkli jaungada eglītēm, ja? Traktori ar maziem zirga spēkiem, zemiem, gan līdz pat vairāk kā 200 zirga spēkiem, aprīkojums, ja? Ko mēs varam darīt, īpaši dažāda komunālā tehnika, mazgabarīta traktori, ko mēs varam veikt dažādus darbus nelielā saimniecībā uz vietas. Ja? Lūk, un kur tad mūs var atrast, un ja jums jau esat izdomājuši, ko jums vajag, ir iespējams iegādāties internetu veikalā www.agrimatko.lv vai arī doties tieši uz mūsu veikaliem Rīgā, Valmierā vai Iecavā. Ja ir nepieciešama kāda informācija par pieejamībām, par cenām, par lietošanu, mēs vienmēr priecāsimies atbildēt. Tas šodienai ir arī viss, ko gribēju izstāstīt. Vai ir kāds jautājums?